Tā, Ada, uz minūtes izstāsta kaut kāds maziņš divers, bet ne par to dienas grafiku es jums gribēju parādīt, lai jūs saprastu, kur jūs atrodaties. Viss ir elementāri redzam, ka mums šeit ir impulss, korekcija, impulss. Ko mēs varam saprast? Mēs varam uzreiz pirmais novilkt fibu. Uzreiz, ko mēs redzam, esam nokrituši 227, kas ir trešā viļņa zona. Ok. Tad skatāmies, ka mums šeit, pieņemsim, arī ir piecinieks izgājis, 5. arī mums ir ideāli, mums ir 1, 2 sarežģīta, 3, 4, asa, 5, viss ir oktē, te bija jābūt trendinai, un šis bija ļoti labs foto variants, te bija jābūt trendinai, tātad mēs saprotam, ka šeit beidās trešais vilnis apjomi, arī ir izgājuši šeit kaut kādi uz dienas grafika tieši, tātad, kas mums ir svarīgi tagad? Mums ir svarīgi, pirmais, ko mēs varam izdarīt, mēs varam plus mīnus izmērīt un saprast, cik mums būs dziļi šī cik ceturtais vilnis būs dziļi. Uzliekot šeit redzam, ka sakrīt tieši ar to, lai savāktu visu šo te aiz 3, 4, kas ir sakrājies vienmēr. Zinu, ka te vienmēr daudz likviditāte. Un, lai saprastu, kādas korekcijas veids būs tagad, te ir obligāti jāsaprot, kas pa korekcijas veidu bija šeit. Ja te ir bijis 1, 2, 3, 4, 5 un šitas bijis flats no ABC, šits ABC, tad mums šeit ir jābūt kaut kādam zigzagam. Bet, ja zigzags ir bijis jau šeit, nu, tā kā, jā, tad mums te jābūt kaut kādai nepareizai korekcijai vai viena no sarežģītajām. Un tad būs vēl viens lējiens lejā, 5. Bet no tekošā principā Adai vēl kā minimums būtu jāuzstājas 40%. Nu, protams, tas nebūs uzreiz, lai saprastu, ja tur pahlēvs nevērts tagad kaut kādus 10. plācu tur trades, bet kaut kā, sataisīs kaut kādu korekciju, un es domāju, atnāks tajā un savāks visu šo te, un tas būs lielāks vilnis 4, tad būs jauna 5 lejā un būs vilnis 5. Viss, principā, parādu te tā, elementāri. Vienīgais, kad, jā, ko viņi tagad sāk zīmēt, tas ir jautājums, kas te būs pa korekciju.